Esiet sveicināti TV3 skatītāji, esiet sveicināti raidieraksti Zilonas studijā klausītāji. Šodien temats tāds ugunīgs, gribās teikt. Mēs runājam par attiecībām, vīriešu un sievietes attiecībām un par to, ka vīrieši arvien biežāk tā vismaz rāda pieredzi iepazīšanās šovos un arī iepazīšanās sludinājumos vēlas būt kopā ar sievietēm par sevi vecākām. Un mēģinām saprast arī to iemeslu. Jo tā, pēc būtības, ja skatās pētījumus, tad parasti pētīts tiek šīs te otras atšķirības, kad attiecības, kad vīrietis ir krietni vecāks par sievieti, un tad viņi arī ir laulībā, bet izstāsta, ka mūsdienās kaut kas tur mainās. Vai tiešām tas tā mainās? Savu viedokli tūlīt arī paudīs mūsu trešais studijas viesis, Sandis Kijops, latviešu mūziķis, kurš būs skandalozu slavu ar saviem dzīves un mīles piedzīvojumiem. Diezgan aktīvi es ļāvis sekot līdzi Latvijas sabiedrībai tam, kā tev ir gājis, un klausies intervijā. Daudz tādas es devis. Es daudz devis intervijas tiešām. Visu mūžu darījis, kā divas intervijas. Jā, vai atcerēsies, bet savulaik tu uzsvēri, ka tu tiecies tikai ar par sevi krietni jaunākām meitenēm. Un tu esot mainījis pielūdzējis kā zeķis, līdz beidzot atradi īstu laimi un stabilitāti ar par sevi 17 gadus vecāku sievieti, ar kur nu jau esi kopā 11 gadus. Pareizi? Jā, mēs esam jau 11. gads tūlīt būs, un tiešām esmu laimīgs un laimīgākais cilvēks pasaulē, vai ne? Redzēties šeit. Nu, kā tad tas notika? Kā tad tevi izdevās novaldīt sievietei? Ziniet, es teikšu, varbūt es tieši tāpēc laimīgs, ka man viņa nevalda. Ja jau līdz ko mani sāk valdīt, es uzreiz mūku prom no tādām attiecībām. Jā, nē. Mums ir tā, ka mēs viens otru nevaldam. Jā. Man arī nepatīk otru valdīt, bet man ļoti nepatīk visu, ko man kaut ko sāk stāstīt, un tev jau izdara tas vai tu nepareizi izdarīji. Varam izrunāt, varbūt varējām savādāk vai kā, bet ja pateiks, piedod man, tu tā nedari, tas neies krastā ar manim. Jā. Es esmu tāds. Daina ir sievietes vārds, jā? Ko? Daina. Daina, jā, tieši tā. Daina Kukaina. Kukaina, tas ir tāds mums mīļvārdiņš Kukainīs. Sveicien Dainai. Vai tam, ka Daina ir vecāka par tevi, ir kaut kāda nozīme? Es gribēju pateikt to, es arī paklausījos, kad puiši te runāja par to, ka tur viens saka, ka nē, tomēr labāk vecākas, otrs saka jaunākas. Manā skatījumā vispār vecumam nav nozīmes. Kā tādas, ja? Man tas ir cilvēks, ja? Un vai viņš tur jaunāks, vai viņš tur vecāks, tam baigi nespēlē. Vismaz manā gadījumā, kā tie 20 gadi šur vai tur, nespēlē nekādu lomu. Labi, savu laiku tu biji sadarinājies ar kādu 19 gadus jaunu dāmu un 32 gadu vecumā intervijā, jo tu esi devis daudz intervijas. Jā, jūs jau redzat uzreiz. 32 gadu vecumā tu teici, ka turpmāk uz meitenēm virs 18 vispār neskatīsies. Kas nedaudz izklausās diezgan nepareizi, bet tomēr tu esi runājis par šo vecumu. Nē, es esmu runājis, jā, bet redziet, tur es jau arī nestāvu visu laiku uz vietas, jā. Tad man bija 32, jā, un tagad man jau ir pavisam citi gadi, vai ne, un tā kā arī, tās domas mainās, bet tā vai tā, tas tāds, man liekas, tieši, ka es to interviju devu, tas bija kaut kā tāds mirkļa, kaut kas tāds, tā likās. Lai gan es nekad neesmu domājis, ka gadiem ir baigā nozīme, man ir ļoti dažāda amplitūda bijušas sieviešu, šausmīgi proni jaunākas, jā, un kā arī arī tie 17 gadi, jā. Tā kā es uzskatu, ka tur ir galvenais cilvēks, mīlestība, saprašanās, un lai mums būtu viegli ar viņu saprasties, jā. Tu esi pēc līdzes, bet es tagad mēģināšu savilkt, jo kaut kādas līdzības es ar tevi un Jānu velku, jo Jānu, tu teici, tu esi kultūras cilvēks, Sants arī noteikti sev pieskaita kultūras cilvēkam, es nezinu, Spānijā vai tur kultūra nodarbojas, bet gan jau no kultūras aizmukt nevar. Pieauga un izdomāja, ka tam nav nozīmes. Jā, cik gadus jau esi, tas bija, kad 11 gadi. 11 gadi atpakaļ, iepazinās. Tas bija... Man bija 35, man 35. Tas bija 11 gadi atpakaļ. Kas notiek šobrīd? Šobrīd ir jaunieši vienkārši negrib strādāt. Par ko tu tagad par sievietēm? Jā, tieši tā. Un tāpēc meklē vecākas sievietes, lai vienkārši nestrādātu. Visa, viņam ir nodrošināta. Viņš pie mammas dzīvo, viņš grib no mammas izvākties. Viņš ir students. Bet es tev teikšu, ka
11 gadi atpakaļ es tev piekrīstu, jā, bet mūsdienās ir savādāk, tie jaunieši uzvedās. Viņi domā, ka viss vecāka sieviete, tad viss man viņam nestrādāt vajag neko. Bet es gribēju pateikt, ka, teiksim, ne jau, ka vecāka tas nozīmē, ka viņa tur ir bagātāka vai nodrošinātāka. Tikpat labi arī jauna var būt ļoti nodrošināta, viņa var būt tētis tur tāds bagātnieks jau, viņš atdos visu, teiksim, znotam. Tā kā, tur arī tas ir tā, tas ir tāds stereotips, kas man liekas pilnīgi līdz, ka vecāka tad uzreiz nodrošināta. Jūs vienīgajiem jaunietim tad arī runāt. Silvestri, vai tā tad divas lietas. Pirmkārt, tu kā teici, ka tu gribi būt džentlmenis, bet vai tev ir bijis, tā, ka tas ir, beidz, šī jauns vēl, es tev izmaksāšu, es tev uzsaukšu, neuztraucies par to, tas uz mani. Vai kaut ko tādu tu tomēr negribētu savā dzīvē. Tikt vaļā no tādas sloga, kā liek rēķina. Nekad nav bijis tā, ka es būtu ticies tā kā naudas dēļ vai kaut kas tāds. Es domāju, ka man kā vīrietim ir svarīgi, ka es spēju parūpēties gan par sevi, gan arī tā kā par apkārtējiem. Tas tā kā, es nejūtos vīrišķīgi, ja par mani maksāt vai ko. Bet tu piekrīti kaut kam tam, ko Jānis saka, ka ir daļa, kas varbūt šādā virzienā arī dodas, domājot par vecāku? Es piekrītu, ka jā, jo visam ir savu cenu. Tā. Jā, es gribēju teikt, es vienmēr esmu mīlestību meklējis. Ja? Es pat neesmu meklējis, Daina arī mani atrada, ja? Un, kas saka, Daina man ir cilvēks no augšas, teiksim, dots. Ja? Es nekad vispār sievietes, neesmu pats meklējis, kā vienkārši sakot, teiksim, tur koļīs vai kā mums saka, ja? Man viņas parasti bija koncertos, ja? Man bija fānis. Man vairumā visas sievietes vairāk man bijušas kaut kas saistīts ar tā kā manas fānis, lai gan Daina, bet arī saistībā ar mūziku, viņa bija tā kā mūzika. Mēs bija toreiz pasniedz vokālās stundas, ja? Un Daina atnāca pie manis nodarboties ar vokālās nodarbībās, ja? Tāpat ar mūziku viņa atnāca. Jā. Dziedat kopā? Dziedam, jā, mums ir ļoti daudz jau dziesmu kopā ierakstītas profesionāli studijās un videoklipi, tā kā to var visu atrast internetā un paskatīties. Jums ir bērni ar Dainu? Kopā nē. Kopā nav, bet Daina ir bērni, jā? Daina ir bērni, jā. Bet tev pašam ir bērni? Man arī ir bērni, jā. Tev ir gribās, bet ar Dainu gribētu tos bērni? Zini, jā. Jā, jo man liekas, tas būtu kaut kas tāds unikāls, super vienkārši tas mūsu tāds bērns, jā, tas bērniņš, teiksim, tāpēc, ka es Dainu ļoti mīlu, tāpēc man liekas, ka tas varētu būt, jo man liekas, tā neviens sievietes neesmu dzīvē mīlējis. Jo tur tomēr ir kaut kādi riski, 17 gadus vecākajai sievietei arī visticamāk, tas varbūt arī bīstam, iznēsāt bērnu veselību. Mūsdienās visu kaut ko var izdarīt. Kaut ko var, jā, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir jāņem vērā. Jau jāņem, jā, protams. Jā, tu sakot, ka tu būtu gatavs vairāk tās nopietnās attiecības veidot ar savu vecumu sievieti. Es domāju par to, ka izvēloties vecāku sievieti, tev ir iespēja dzīvot bez pēcnācējiem. Jā, es esmu par to domājis, jā, bet tas reizēm man tieši attur no tās domas, un tāpēc es vairāk arī skatos uz gan arī savu vecumu, gan arī vecākām. Tas būs šķērslis, ja nevarētu vedot ģimeni, jo es gribu veidot ģimeni. Tāpēc Latvijā ir dzimstība zem. Tāpēc kādi. Lūk. Un visu laiku rāda pa televizoru, jā. Nav dzimstības. Jā, tāpēc, kad jaunieši ņem ar svešiem bērniem. Tā ir. Nē, es domāju, ka dzimstība... Un mūsdienās mīlestība ir ļoti retums. Pilna Latvijas swingeru klubiem, kāda mīlestība ir? Tas nav labi, jā. Nelēkājiet pa tēmām, kur tad ir pilna Latvijas swingeru klubiem? Tā vietā, kur jūs Latvijā dzīvojat. Mēs uzrunājām arī eksperts, pastīsimies, ko viņi saka par šo tēmu, par to, kāpēc tad vīrieši izvēlās vecākas sievietes. Un vai tas ir kaut kas tāds vispār jauns fenomens? Lūk, mums pastāstīja psiholoģija Baiba Kalnciema. Vīrietis var meklēt attiecībās apzināti un arī varbūt neapzināti, kas notiek vairāk. Protams, šajā zemapziņas līmenī, jā, mammu, kas zina, kā rūpēties, kas zina, kā palīdzēt, kas zina, kā palīdzēt šādos emocionālos brīžos. Un tas ir tas atbalsts, tas neapzinātais atbalsts, ko nobriedusi sieviete daudz spēcīgāk spēja ienest un māk ienest šī jaunā vīrieša dzīvē. Un ko man vēl gribētos uzsvērt, kas man liekas ir ļoti būtiski, kas vīriešiem no vīriešu puses ir dzirdēts,
ka nobriedušāka sieviete ar viņu ir drošāka. Viņa ir drošāka tāpēc, ka tās krāpšanas epizodes ir daudz zemākas procentuāli. Un tā sieviete zina, ko viņa grib, ko viņa vēlas. Nu, ir pāris lietas, kuras es gribu arī jums jautāt un izprašņāt, Sandi. Tas mammas efekts, mammas sajūta. Nu, es teikšu tā, vairumā es piekrīstu visu to, ko stāstīja. Ja? Arī, par krāpšanu es teiktu tā, tur atkal tāpat jau... Projām no mammas. Labi, par mammas efektu sāksim. Labi, jā. Nu, ir kaut kur ir nenoliekuši, jā, ir vecākas sievietes, viņas tāds mīlīgākas, varbūt labākas, jā. Nu, kaut kas ir, jā. Es pilnīgi piekrītu, jā, tam piekrītu. Nu, tā nav bijusi sievietes, tomēr kādreiz tā sajūta, esot ar sievieti, kas ir 20 gadus par tevi vecāku, kad varbūt skaļi nesakot, bet mamma beidz. Nu, es pats zinu. Varbūt, jā, kad varbūt pārāk daudz tā kā savu pieredzi dod un kaut ko visu laiku māca un tā, un domā, ka varbūt es esmu jauns un stulbs. Un tad, jā, varbūt ir bijis tāds sajūta, jā. Mēs uzrunājām arī seksologu Arturu Šulcu, ko viņš par šādu veidu attiecībām saka, kad jauns vīrietis ar vecāku sievieti. Paklausīsimies, ko viņš teica. Pirmais, kas jāsaka, ka ārā ir dzimuma līdztiesība. Un, ja vīrieši ap 40 gadiem var meklēt sev 25-gadīgu, 30-gadīgu sievieti vai jaunāku, un tas liekas, ka tas ir viss kārtībā un ka tāda ir lietu kārtība. Kādēļ nevarētu būt arī sievieti? Kādēļ arī sievieti nevarētu meklēt? Tur jau attiecības jau veido divi cilvēki, ne jau tikai tas vīrietis meklē arī sievieti attiecības. Un, ja sieviete negribētu šīs attiecības veidot, viņi arī nevarētu izveidot, neviens no viņiem. Līdz ar to mums jāskata faktori, kas ir gan no sievietes puses, gan no vīriešu puses. Kāpēc abiem diviem ir interesanti veidot šādu tipu attiecības. Viens, kā jūs teicāt, ka jaunam vīrietim gribas šo seksuālo pieredzi, un viens, ka seksuālo pieredzi gribas ne tikai pieredzi ar miesiņu, ja tā var teikt, viņam gribas pieredzi ar cilvēku. Un daudz jauni cilvēki ir ļoti labi attīstīti, viņi attīstīti garīgā, emocionālā, intelektuālā ziņā, un viņi vairs neinteresē tikai miesiņu. Viņi interesē arī, ka ir cilvēks, kurš ir seksuāli, bet kurš ir arī gudrs, kurš ir kaut ko arī dzīvē sasniedzis, un mēs veidojam attiecības ar cilvēku, ar kopumu. Un līdz ar to šī sieviete, kur ir mazliet vecāka par viņu, pietiekami vecāka, viņa ir interesanti. Viņa vienkārši ir interesanti intelektuālā ziņā, jo tad, kad mēs esam pirmo to seksuālo pieredzi ar to cilvēku iegūši, tad gribas, ko tālāk mēs darīsim. Mēs gribam ar to cilvēku sarunāties, mēs gribam kaut ko kopā veidot. Un, ja tas cilvēks nav pietiekoši intelektuāls, nav pietiekoši gudrs, mums paliek neinteresanti, tad tas attiecības izbeidzas pēc tās pirmā seksa. Bet, tomēr, puiši grib arī stabilas attiecības, un viņi paši dzīvē kaut ko apgūši. Viņi vēlas arī to sievieti ar pieredzi visādā ziņā. Tas ir viens. Otrs, ka sievietei arī ir interesanti, viņa arī ir savā dzīvē kaut ko zaudējusi, kaut ko iegūsi. Un viņai vairs nav interesanti būt vienai. Viņa šo vientulību ir izjutusi, un viņa vēlas pastīties. Viņa ieraug šo jauno cilvēku, kurš ir dedzīgs, kuram interesē attiecības, kurš grib attiecības, kuram hormoni strādā, kurš dzīvēs arī kaut ko ir iegūmis, iemācījies. Un kāpēc viņai neveidot? Ja visi saka, sievietes ir līdztiesīgas, un kāpēc viņai atteikties no brīnišķīgas attiecību veidošanas? Var rasties jautājumi, vai kā viņi dzīvos tālāk, kā viņi sadzīvos, kad abi divi pamazām novecos, vai tās attiecības nebruks kopā. To mēs nevaram zināt, un cilvēks izveidot vienaudžu attiecības, un tās attiecības var sabrukt. Domāt, tas mums notiks pēc kādiem 10, 20, kad mums redzēsim, tad izcinās. Tādā pusē mums ir jāskatās. Ne tik daudz. Domājot, meklējot sliktākos scenārijus, kas varētu notikt. Es gribu izcelt to, ko teica seksologs par šo te, ka mēs meklējam kaut ko vairāk nekā tikai seksu. Kad tu meklē šīs te jaunākās sievietes, ir šis seks, viss ir skaisti. Par ko jūs runājat?
Vispār, Vispār, jā, kas ir jūsu kopīgās intereses? Nē, es jau neteicu, ka tur baigi jaunāks. Jā. Bet, 5 gadi jaunāk par maniem, jā. Tas ir tas, kas tev... Jā, un mana gada, jā, tas ir tā. Lai galvenais ir okay. Vecāk tev. Jā, pa 10 gadi es vairs negribu. Par ko tu runā ar sievieti? Un es atvainojos. Es runāju, jā, ir tā, ka, mums ir kopēja valoda, jā. Tām pašām man 40, 35, jā, mums ir kopēja valoda. Mēs esam kopā patusēt, visu to aiziet tur uz viena viļņa, kā saka, jā. Nav nekāda tur kontrolēšana vai kaut ko, tā kā iepriekš, mamma, jā. Sāk skalot, kur tu biji, kas tur ir un viss, Reiz no mammas es vairāk saku, tas ir tas mīļums, nevis ka kontrolēšana. Kontrolēšana pilnīgi garām, man nevar kontrolēt. Kiepu taču nevar kontrolēt. Man arī, es ūdens virs, man arī nevar, man vajag savu telpu. Stilēs, par ko jūs runājat? Tu esi ar sievieti, kur ir 20 gadus vecāka. Kā tu atrodi kopīgu valodu? Par dažādām tēmām, par vispasaulīgām arī, par to, kādi ir cilvēki, cik dažādi ir cilvēki, par jebko. Man patīk filozofēt par dažādām tēmām. Tev ir bijusi kādreiz tāda sajūta, ka īsti nav par ko runāt? Ne konkrēti ar Dainu, bet tu teici... Nē, Dainu uzreiz bija par ko runāt, jā, bet man ir, tam atkal gribu uzsvērt, ka nav nozīme vecumam, jā. Var tikpat labi ar to, 18-gadīgo tikpat smuki runāt un, ar 60-gadīgo tikpat smuki runāt, jā. Bet tas ir cilvēka iekšā, ka man ir, ka man ir kopā ar viņu, tas ir tas magnēts, ja, un tev ir, ja, bet man ir bijis ka ir grūti ar to cilvēku, ja, tāpēc, kā es saticies vai kā, ja, bet tu domā ātrāk, tā bija, davai, beidzam šito pasākumu, vai ne? Par to pasākumu runājot, ko vienkārši mēs saucam par seksu, tur ir atšķirība, tu jūti no tās savas pieredzes, jaunāka, vecāka sieviete, ar ko tur labāk, tu kādam sniedz lielāku prieku vai tev sniedz? Tur es atkal, laikam, pieturēšos pie tā paša vecā, atkarīgi no cilvēka, ja. Jau jaunās meitenes mums šobrīd arī ļoti jau tādā ziņā attīstītas, ja. Tā kā es tā teikšu, ka es pateikšu to pašu, ka tur arī ir tas pats, ja, kad es nekad nevarēju teikt, ka tur vecāka sieviete ir šausmīgi daudz labāk, vai jaunais sliktāk, vai otrādi, ja. Ka tas atkal ir atkarīgs, kā atkal tev tas magnēts tur kopā ir, tas viss tas tavs, jā, Ko tu tev pieredzi strādā? Es pirms vairākiem gadiem dzirdēju tādu teicienu, ko attiecina par sievieti, un tas skan, jo vecāka odziņā saldāk suliņi. Un es tā kā domāju, ka tas ir burtiski, bet ar pieredzi jāsaprot, ka laikam tas ir dziļāk nozīme vai Nē, burtiski, man liekas, tas taču nav. Nē, man, ka nav, nē. Es domāju. Nē. Tur pa ogām nekas nav. Pīlāģu roga. Es pateikšu, es pats. Sievietei orgasms ir 1-2 sekundes, jā. Un mūsdienās ir vibratori tādi, kad vīrieši reklāma aizies. Es nopietni saku, viņa pati sev to var izdarīt. Sievietēm vajag uzmanību, uzticību. Nē, tur pieņāt. Jā. Labi, zini, kas mums pietrūks uzstāties sarunā? Sievieti mums pietrūks sarunā. Sievieti arī aicināsim studijā pēc reklāmas pauzes, bet pirms tam tv3.lv/ir Zilons studijā vai arī noskanējot ekrānā redzāmo kvadrātu kodu, jūs varat paust savu viedokli par vīriešu un sieviešu attiecībām. Tiekamies jau pēc brīža, jo, kā teica seksologs, nevienas attiecības starp vīrieti un sievieti neveidojas, ja tās nevēlas arī pati sievieti. Mēs vispār uz to neskatāmies. Es jums saku, tas sanāca ļoti nejauši. Nejauši sanāca. Bet, kā tu teici, rāda, gandrīz ar pirkstu jūs ciemā. Kā var nē, tieši pirkstu nerādam. Caur. Pētījums par laulībām, kur viens no precētajiem ir vecāks un otrs krietni jaunāks, rāda, ka parasti laimīgāk šādās attiecībās esot tas, kurš ir vecāks, tam jaunajam nevisai. Un tāpēc bieži vien šādas laulības vai šādas attiecības arī izdzīvot. Par šādām attiecībām, kur pārī ir zinām gan starpība, mēs tad runājām. Pirmo raidījumu daļu esam veltījuši vīriešiem, laiks runāt sievietei.
Sieviete studijā. Pie mums Ruta Frēlika šodien šova saimnieks meklē sievu dalībnieci, kur izpelnījās absolūti skatītāju sajūsmu šovā cīnoties par senioru Frīdu sirdi, bet interesantākais jau pēc filmēšanas sākās, kad Ruta nekautrējās paziņot, ka Frīdas viņai īsti nemaz nevajagot, nav īsti interesējis, jo mājās gaida mīļoties vīrietis, kas ir 20 gadus jaunāks. Pareizi viss pateicis? Viss pareizi, labi, tad tūlīt uzzināsim, kas tad tur ir, bet vecāks sieviete un jaunāks vīrietis šāda savienība arī, tātad, kā mēs noskaidrojām, kļūst par tādu modas lietu, ko kultivē arī mūsdienu popkultūra. Pavisam nesen uz ekrāniem redzējām filmu Baby Girl ar Nicole Kidman, arī The Idea of You, kur Anne Hathaway, divas aktrises, kam pār 40 izspēlē mīlas stāsts ar aktieriem 20 gadniekiem, bet mums ir savu Ruta priekš, ka mums Nicole Kidman. Jā, Ruta. Kā tad tas tur ir sanācis? Kā vispār tu esi skatījusies uz attiecībām starp vīriešiem un vecuma starpībām? Sanācis ir ļoti nejauši, es teikšu, pavisam nejauši, pavisam nedomājot un vispār par to nedomāju. Mēs bijām draugi, biznesa kolēģi ilgu laiku. Un tad vienkārši tā sanāca. Es jums nevaru pateikt, bet sanāca. Kā sanāca, tā sanāca. Ne es to gribēju, ne viņš to gribēja, noteikti ne. Bet ja sanāca, ko vairs, tā tas ir. Jo līdz šim vīrieši pauda savu viedokli par to, kā viņi skatās attiecībām, bet Sekslaus Šulcs ir diezgan precīzi teicis, tās ir divu cilvēku attiecības, arī sievietei ļoti svarīgi. Ja vīrieti kaut kā tur varbūt ignorē šajās attiecībās, mums ir skatās, ko tad tā ar jaunāku, kas tad tas tāds ir? Ir tā? Jā. Kā ar to tik galā un kāpēc sabiedrībā ir šāda divkosība? Jo mēs esam pieņēmuši, ka vīrieši pēc 40, tie iet meklēt tās jaunās. Es teiktu, ka noteikti tā ir. Es vispār ar sabiedrību īpaši daudz nerunāju. Man ir 10 cilvēki šajā pasaulē, kuru viedoklis man ir svarīgs. Un ar tiem es runāju, un viņi zina manas attiecības, un man viņu viedoklis svarīgs. Pārējie man neuztrauc, lai viņi domā, ko viņi grib. Es zinu, ka viņi noteikti domā, ka tas ir šausmas, tas ir noteikti šausmas. Es dzīvoju pagastā tādā mazā, kur ir mazākā 1000 cilvēku. Tur visi viens otru pazīst, un vēl blakus pagastos pazīst, visi pazīst. Viņi ar mani nespēcinās daži. Tu domā, ka tas varētu būt tā? Nē, es nejauts. Viņš jauns vīrietis, 43 gadi, un es tagad tāda pavisam omīte, un es viņu savācu. Tas ir šausmas. Tas tagad savāc? Pie kam viņam ir bērniņš, viņam ir 10-gadīga meitiņa, un viņam ir tā sieviete, kurai tas bērns pieder. Un viss tāds šokā, kā es tāda, šitāda, un es tādu atņēmu tam bērnam bez maz vai tēvu, un viņš ar mani. Visi šokā, jā? Es pati šokā. Bet šokā uz tevi vai šokā arī uz to vīrieti? Uz abiem, es domāju uz abiem, jā. Jā. Es domāju, ka ilgi vispār tauta neticēja, ka tā varētu būt. Mēs bijām biznesa partneri, viņš pirka no manas zemi, nav par to neiet stāst. Un mēs bijām, un visi domā, ka tā arī turpinās. Un tā, kad kāds uzzināja, tad viņi nespēja noticēt. Tas ir rets gadījums. Daugavpils novadā. Daudz tā, bet redz, tā notiek. Bet tam ir nozīme, ka viņš ir jaunāks. Ja mēs šoreiz kaut kā esam uzlikuši to uzsvaru uz to vecumu. Jā, noteikti. Noteikti. Tā ir liela nozīme. Tā ir cita paudze. Tā ir pilnīgi cita paudze. Maniem bērniem ir 40 gadi. 39 un 40. Un viņam 40 pāri. Tā ir pilnīgi cita paudze. Tas ir cits attīstības līmenis, izglītības līmenis, intelekta līmenis. Tas noteikti ir cita paudze. Jums ļoti paveicās. Jums abiem ir noteikti ļoti augsts intelekta līmenis. Tikai tādā veidā var sadzīvot. Nē, tas ir tiešām, tāpēc, ka mums... Mēs vēl pirms raidījuma par to runājam. Daņa saka, kas ar raidījumā pasaka arī to, ka tiešām, ka mums ir ļoti viegli saprasties, ļoti labi, viņš saka, ja tev būtu tā, teiksim, 20-gadīgā, diez vai tu tik labi justos ar viņu tik... Varbūt arī justos, tas ir atkal individuāli. Bet es teiksim, Pugačova ar Galkinu, jā? Jā, arī pareizi. Ir ļoti augsts intelekta līmenis. Viņi nekad publikai neparādīs, ka viņi izšķirās. Viņi līdz mūža galam nodzīvos, notēlos. Kaut vai notēlos, vai? Teiksim godīgi, notēlos. Viņi neizšķirsies. Bet tādi zemnieki un traktoristi, viņi to nevar. Ne mūžam nevar. Šim jaunajam cilvēkam gribu teikt, bērniņ mīļais, kur tu skrien, kur tu lien? Tev 23 gadiņi, tev 10 gadu vispār vienam pašam jādzīvo. Protams, paskaties uz vecākam, jaunākam, un tagad tev būs 35, tad tu ņem
kādu gribi, tu noteikti negribēsi vecāku, noteikti. Nu, bet tavs partners, viss tev ir diagnoze jau sēdis, šim te tavam partnerim, kurš ir jaunāks. Kā viņš uz to skatās, ka viņš ir ar vecāku sievieti? Viņš nekā neskatās. Mēs vispār uz to neskatāmies. Es jums saku, tas sanāca ļoti nejauši. Nejauši sanāca. Bet, nu, kā tu teici, rāda, nu, gandrīz ar pirkstu jūs ciemā. Nu, kā var Nē, tieši virsū nerāda. Caur. Pirkstu rāda. Tā caur kaut ko. Tieši virsū, man liekas, nerāda. Kas bija jautājums? Nu, kad tu vienā brīdī varbūt tāds, nu, uzdot jautājumu, mēs tomēr esam ar diezgan lielu gadu atšķirību. Nu, kaut kā varbūt mēs vispār par to nerunājam. Pilnīgi nerunājam. Un viņš man kaut kad sākumā pateica, viņš saka, es nemaz nezinu, cik tev gadu. Es zinu, ka tu vēl neesi pensijā. Bet cik tev gadu es negribu zināt. Gonīgi sakot, es arī nezināju, cik Daina ir. Man pat baigi tas neinteresēja. Jā, starp citu. Un viņš arī. Man jau cilvēks interesēja, es jau man tā pase pilnīgi vienalga, vai ne? Un viņš arī, viņš nemaz negrib zināt, viņš man neprasa, cik man gadu. Viņš izreikināt varēja. Viņš noteikti varētu uzzināt, nē, viņš var uzzināt, viņš ļoti var uzzināt, izreikināt. Man bērni ir viņa vecumā, nu ko tur vairāk? O ko viņš teica, ka tu šovā piedalījies? Viņš teica, labi, interesantāk dzīve. Bet viņš greizsirdīgs vispār tā? Nē, viņš ļoti labs. Bet varētu būt, ko seksuāls teica, ka tam jaunākajam partnerim ir tā drošības sajūta, ka vecākā puse nekrāps, ja neskait tev, kas piedalās iepazīšanās šovā. Nu, es vispār īpaši gadījums, vai ne? Es domāju, ka... Tā varētu būt. Nu, atkal es gribu teikt, ka mēs par to nerunājam. Jā. Jo vai tev nav bail? Nu, tagad 40 pāri. Mēs esam, mums arī bijis Zilonas studijā par pusmūžu krīzi. Varbūt Sandi arī es pazīstams ar tādām sajūtām kā vīriešu pusmūžu krīze. Laikam, nē. Man visu laiku ir jau stāstījuši, ka man bija 20 čomi, kā, teiksim, tādi vecāki draugi, ka, vecīt baigi, Bet es neesmu pazīstams, es tikai zinu, ka es esmu redzējis, ka tiešām tas tā reāli daudz notiek, Cevišķi tādiem, es pat no radiniekiem saviem nesaukšu, bet zinu, kuriem tādi jau bišķi pēc 50, viņam šausmīgi, atkal vēl tieši uz tām jaunajām. Pilnīgi atpakaļ krīt, tur ir tā, ka, tā kā traki pilnīgi, es nezinu, kāpēc, bet ir. Tā nav bail, kad atnāks tagad tā otrā elpa, būs jānopērk motocikls vai kabriolets. Šodien tas tad arī viss.